nedarba, un daži cilvēki brauc no citām pilsētām. Protams, uztraukumu palielina tas fakts, ka cietušie nezinu, kas viņus tieši sagaida tiesas zālē, jo vakardien izskanēja masu informācijas līdzekļos informācija, ka ir jāierodas 2 stundas pirms tiesas, ko es uzskatu, ne par visai labu tādu praksi, jo cilvēki saņēma tikai vienu dokumentu, tā ir pavēsta, kur tika rakstīts, ka tiesa sāksies 10:10. Pārējie mēs mēģinājām informāciju dabūt paši, skatāmies visu laiku tiesas mājas lapu, kur parādījies informācija pirmkārt, ka pirmās tiesas sēdes varētu turpināties arī 9. un 10. datumā, kas arī izraisīja tādu nesaprašanos, vai notiks vai kas. Bet mēs jau brīdinājām cilvēkus iepriekš, ka viņu sagaidāja ilgs maratons, ka tiesa ilgs ilgu laiku un ka no pirmās sēdes mēs varam sagaidīt jebko, ieskaitot to, ka šodien tiesa varētu arī nenotikt, ka teica ģenerāla prokurors, un ka tas viss var beigties tikai ar tiesnešu atcelšanu no lietas iztiesāšanas. Pēc manas informācijas šo soli varētu spērt nevis paši tiesneši šoreiz, bet apsūdzēto advokāti. Bet tomēr cietušie cer uz to, ka neviens no procesa dalībniekiem mākslīgi netaisīs neko tādu, lai novilcinātu šo procesu mākslīgi. Vai jums ir pārliecība, ka iznākums būs taisnīgs? Protams, skaidrs, ka lietu izskatīs ļoti ilgi. Es neslēpšu, ka daļa cilvēku tiešām netic tam, ka būs taisnīgs iznākums, bet mēs visu laiku mēģinājam pirmkārt cilvēkiem skaidros, kas notiks, kāpēc apsūdzības ir celtas tieši šādā apjomā, nevis citā apjomā, un ka to vainīgo cilvēku loks, cilvēku priekšstatā vienalga ir lielāks nekā tie 9 cilvēki sēdēs uz sola. Es domāju, ka es tikko noskatījos sižetu par vietu izvietojumu zālē un nezinu, kas būs, jo visi mūsu cietušie sagaida galvenokārt paskatīties šiem 9 cilvēkiem sejās. Diez vai šodien tas izdosies tādā veidā, kā ir izkārtotas sēžu vietas zālē, bet respektīvi, es pati nezinu, kas šodien būs, un man nav pārliecības pat par to, ka es būšu pielaista pie lietas iztiesāšanas, jo biedrība manā persona un vienas advokāts persona ir lūgusi tiesu atļaut piedalīties tiesā, kā tieši biedrības pārstāvjiem, bet šo lūgumu tiesa izskatīs tikai šodien. Paldies, Ločmēls Luņos kundze, par jūsu teikto un jūsu informāciju, bet šobrīd mums studijā pievienojies ģenerālprokurors Eriks Kalnmējers. Kalnmējer kungs, vai Ločmēls Luņos kundzes izteikums